No dažādu pūšamo, taustiņu un stīgu instrumentu spēles, kā arī dziedāšanas mākslas apguves līdz pat horeogrāfijas pamatiem. To visu kopumā 10 dažādās profesionālās izglītības programmās iespējams apgūt Ludzas mūzikas pamatskolā. Noslēdzot pirmo šī gada mācību semestri, skolēni vienojās tradicionālajā svētku koncertā Ziemassvētkus gaidot, ar mērķi savu talantu izaugsmi parādīt arī ģimenei un draugiem. Lai būtu iespēja vairāk bērniem uzstāties, jo audzēkņu daudz un grib gan bērnu uzstāties, gan arī vecāki redzēt savas atvases skatus, tad mēs vairāk dodam iespēju uzstāties kolektīviem un arī solistiem. Tiem, kuriem ir varbūt interesantāki skaņdarbi vai piemērotāki Ziemassvētkiem skaņdarbi. Ludzas mūzikas pamatskolā šobrīd mācās 195 bērni un jaunieši no Ludzas un Ciblas novadiem. Katram mūzika ir svarīga ikdienas daļa, un tieši koncertos visspilgtāk atspoguļojas skolēnu mīlestība un cieņa pret pedagogu un pašu ieguldīto darbu savu prasmju pilnveidē. Kā veicās šodien, kādu skaņdarbu izpildīju? Es izpildīju Mocarta skaņdarbu sonatīni. Dažas kļūdiņas bija, tā vispār labi nospēlēja. Un kā kopumā iespēja par šodienas koncertu? Labi. Foršs koncerts. Draugi uzstājās, es pats uzstājos. Un kas ir pats interesantākais mūzikas skolā? Laikam tieši kādi koncerti, pasākumi, kad tu vari izpausties. Ko tu šodien izpildīji? Es izpildīju sonāti. Un kā ir ar Ziemassvētku noskaņojumu? Vai tās ir? Jā, it sevišķi to rada noformējums tautas namā. Pirmais semestris gan ir vairāk piepildīts ar praktiskajām nodarbībām un dalība konkursos ir retāka, bet jau šobrīd Ludzas mūzikas skolas audzēkņu skolu un novadu veiksmīgi pārstāvējuši vairākos pasākumos. Akordeonistu duets ir ieguvis pirmo vietu ansambļu konkursā Latvijā. Arī pianisti jau ir bijuši starptautiskā konkursā Rīgā un guvuši atzinību. Mēs šogad pirmo reizi mūsu skola rīkoja Latgales jauno violnieku konkursu un ceram, ka mēs arī turpmāk rīkosim šo konkursu decembra sākumā, jo Latgales skolas mūs ļoti atbalstīja. Arī jaunajā gadā Ludzas mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji rūpēsies par tradicionālo pasākumu organizēšanu. Jau janvārī baznīcā gaidāms nākamais koncerts, gan arī skolā vecāku un pedagogu balle. Tāpat nozīmīgi valsts mēroga konkursi un eksāmeni, kā arī otrā semestra beigās maijā vēl viens kopīgs lielkoncerts.